Dievs Tēva mīlestību mums, caur savu dēlu deva, tik dzīvi īstu patiesu. Tikai vienu. Au. Tā. Kā parasti. Zāle ir garšīgāka te nekā tur, kur esi tu. Kāpēc tu tā spriedi? Tāpēc, ka tur zāle ir garšīgāka un zaļāka. Tā kā zāle gan nav garšīga, kad tur ir mājies apavi. Kur? Tur. Tur zāle noteikti nav garšīga. Tā kā jā. Jā. Sirds pie krusta raud, lai Jēzu negods zaimī, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens ir visu vainu. Jā. Saki čau. Es tev novēlu ātrāk atbrauc pie mums ciemos. Un vēlreiz, dubult pēc. Man nav nekā ko vietā nekā tik lielā dārgā. Mans ieguvums ir Jēzus Kristus. Elīna? Dievs Tēva mīlestību mums, caur savu dēlu deva, tik dzīvi īstu patiesu. Sandra? Ko tu novēlis Santai? Tikai vienu. Ko tu viņai gribi pateikt? Sandra. Sandra. Sirds pie krusta raud, Sandra, teiksi? lai Jēzu negods zaimī, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens ir visu vainu. Ak, Tēva sirds pie krusta raud, lai Jēzu negods zaimī. Mums te ļoti forši ir sienī Latvijā. Un tevis pietrūkst. Ļoti. Ļoti. Tava klusuma. Jā. Un īpaši to, kā to dziļumu Dieva vārdu lasot un skaidrojot. Un pēc tusiņiem nav kas klusāms lauka grīna. Bet tā arī. Lai mēs reiz būtu godībā, viņš viens ir visu vainu. Pie krustā Jēzus mirst, mans grēks uz viņa pleciem. Es kaunā redzu sevi tur, pie tiem, kas izsmej Dieva. Viņš mīra manu grēku dēļ, nav cita ceļa, nav tā. Par manu dzīvi samaksā, par tikai Jēzus nāvē. Viņš mīra manu grēku dēļ, nav cita ceļa, nav tā. Par manu dzīvi samaksā, par tikai Jēzus nāvē. Lielā dārgā, mans ieguvums ir Jēzus Kristus, ar viņa vienā dzīvē. Kāpēc tik dārga samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildēt. Kāpēc tik dārga samaksā?
kāpēc tad Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildēt, bet zinu, man ir piedod. Ko jūs vēlaties pateikt Santai? Mēs gaidām tevi mājās. Evita ļoti kautrīga šodien ir. Un to Līga komentē šādi. Nāciet! Ko es tā skatāties? Jā. Pasties vispārs. Izņem šo bagāžu. Cilvēki viņai jau ceru, ka nezinu. Ceru, ka tev iet labi, bet netik labi kā gāja gulbeni. Ai, sorry, es tagad nevaru. Tagad misija. Tā tas bija tā. Evita, Ko vajadzēs taču atkal misijā? Arnold, vai tu atceries Santu? Atgriezies no pirmās. Saki čau Santai. Jā, tas ir Arnolds. Zeme, te. Un šis ir, nu tur bija uguns. Jā. Laikam viņa vēl grib kaut ko iedzert. Jā, tā jau nenoskatās. Māsa Ksenija, Nu, ko saka? Es jau sen jau sāku, es jau lidoju. Tas ir skečs par diviem eņģelīšiem, kuri gribēja sastrīdēties. Sastrīdēties? Jā. Kurš no viņiem vairāk gribēja sastrīdēties? Nu, kurš to izdomāja? Viņa ir skaists. Čau! Kā tev iet? O, skaisti pa tiem laukiem. Skaisti. Tu biji uz zemes? Jā. Nu, Zini, kā? ko es redzēju? Es biju Gulbenes draudzē. Nu, nē, tiešām. Es tur visu laiku gribu būt. Super. Bet zini, cik interesanti. Tie cilvēki visu laiku atrod iemeslu, lai sastrīdētos. Kas tas ir? Es nezinu, kā tas ir, kā tas var sastrīdēties. Nezinu. Pamēģināsim, es izdomāšu. Es tagad tā. Es tevi saukšu, lai tu nāktu pie manis. Jā. Tu neatnāksi, es apvainošos un mēs sastrīdēsimies. Pamēģinām? Nu, jā, es saprotu, es pamēģināšu vienā. Pagam, tu man tā kā... Es tevi saukšu. Eņģelī, nāc pie manis. Nāc. Kā tev? Es tev taču pateicu. Tev nav jānāk pie manis un tad mēs sastrīdēsimies. Eņģelī. Es tev taču pateicu, tev nav jānāk pie manis. Tur apstājies. Eņģelīt! Eņģelīt, nāc pie manis! Nāc! Nu, lūdzu! Nu, nāc! Nu, lūdzu! Labi, tu nenāksi pie manis, es pie tevis atnākšu!